Rīgas slavenā rūpnīca VEF no 1937. līdz 1939. gadam ražoja elektriskās ēģeles. Pēc amerikāņu firmas Hammond licences Rīgā tika būvētas šādas elektriskās ēģeles, kas ir priekš tiem laikiem diezgan liels brīnums un tehnikas, kā saka, virsotne, milzīgs sasniegums, tātad ēģeles, kur skaņa tiek ierosināta ar elektromehāniskiem ģeneratoriem. Ļoti augstā līmenī, ļoti ārkārtīgi labā kvalitātē šis instruments ir uzbūvēts, tātad iedomājieties, ka 70 gadi var strādāt šādas ēģelītes, jau nekas viņām nenotiek. Latvijā tika saražot vairāk šādi instrumenti, ne tikai Dailes teātris iepirka šīs ēģeles, bet arī vairākas baznīcas. Šodien 11. dienā pabeidzu prologu Induli un Ārijai. Bija ciemiņi, Pauls un Kokals dēļ prologu, un dažas padoma lūdzējas. Priedīts aiznesa prologu uz teātri. Šovakar Dailes teātra atklāšana ar lūgu Induls un Āriju. Uz izrādi aizgājām abi ar Aspaziju. Starpgadījums notika pie zāles durvīm. Slimības dēļ gribēja iet zālē ar visu mēteli, pie durvīm nelaid iekšā, kamēr dabūja protekciju. Pa izrādes laiku sāka salt kājas. Baidījos, ka nepalieku nopietni slims un gribēju iet uz mājām. Bet tad meitenes sanesa dažus mēteļus, sasedzos un palika labāk. Publika bija nemierīgāka kā vecajā teātrī. Bija atnākuši Čakstes tēvs, Dambekalns, Frīdenbergs un rektors Felsbergs, ministra neviena. Rakstnieku nebija sevišķi daudz. Runājos ar Andreju Lupīti un Košinski. Dekorācijas bija glītas, vienkāršas un lētas, bet zināma sajūta bija. Felsbergs izteicās, ka šim vienkāršumam un principam ir tiesības pastāvēt, bet vēl nav iedzīvojies. Kas bija redzējuši vecās dekorācijas, tie bija neapmierināti. Spēlēja labi. Smilģa tēlojums bija pārdzīvots un izjusts. Tikai tautas nebija nemaz skatuves. Bija tikai dzirdamas tautas balss. Tauta nevarēja rādīties, jo nebija apģērbta. Apgaismošana nepietiekoša. Publika žēlojās, ka torņa skatā nebija īsta uguns. Beigās man izsauca pasniedz puķes, bet tā kā bija tumšs, tad nevarēja arī saredzēt, kas tur notiek. Pēc izrādes aktieri bija sarīkojuši godu mīlestību, bija noguris un Aspazīja man aizved uz mājām. Aktieri bija ļoti nelaimīgi un dusmojās, ka nepalika uz godu mīlestību. Bija noiets pavisam īsti, bet gana sarežģīts posms līdz atklāšanas izrādei. Taču skaidrs, ka šobrīd Dailes teātra īstais ceļš tikai iesākās.
12. sezonu uzsākot nākošās sezonas darbam, un tas ir gluži dabīgi. Ja, jo ārēji apstākļi ir grūtāk, jo rodas vairāk enerģijas un izdomas, kā grūtos šķēršļus pārvarēt. Ja, ļoti aktuāli. Mums jābūt ļoti smalkjūtīgiem un uzmanīgiem, lai ieklausītos un uzminētu tagadnes psiholoģiskos impulsus. Jo nervotehniskais laikmets pārāk straujā tempā joņos priekšu. Tāpēc mēģināsim vecu vielu moderni uztvert un tālāk radīt. Dailes teātra mērķis nav kultivēt atsevišķu mākslas nozari, piemēram, mūziku, deju vai glezniecību un tā tālāk. Katra mākslas nozara tiek uzskatīta kā elements sintētiskā teātra radīšanā.